Mani sauc Uldis Jansons, un es esmu kompānijas Happyco International biznesa partners. Es nu jau 9. mēnesi lietoju Happyco oro granulas. Šajā video rollītē es parādīšu savus iegūtos rezultātus, lietojot Happyco sistēmas. Rezultāti tika regulāri baudīti ar kvantu magnētiskās rezonances diagnostikas aparātu. Šeit es parādīšu salīdzinošus testa rādījumus, kas izdarīti pēc 7 mēnešu Happyco sistēmu lietošanas. Kvantu magnētiskās rezonances diagnostikas aparāts vienlaicīgi analizē 239 parametrus, kas atspoguļo visu organismu sistēmu rādītāju atbilstību optimālajām normām. Testi tika veikti ar mērķi, lai redzētu parametru uzlabošanās dinamiku, lietojot Happyco sistēmas. Šajā reizē, kā piemēra, es parādīšu tikai dažu parametru grupu rādītāju uzlabošanos. Kā pirmo mēs varam apskatīt sirds un asinsvadu sistēmas parametru analīzi. Tabulas kreisajā ailē ir parametra nosaukums. Nākamā aile ir noteiktās optimālā diapazona robežas, kurā parametram vajadzētu atrasties. Trešā aile no kreisās puses ir konkrēta parametra vērtība mērījuma laikā. Un šajā gadījumā tas bija testa mērījums pirms orogranulu lietošanas. Ceturtajā ailē ir grafisks parametra atspoguļojums. Ja parametrs atrodas optimālajā diapazonā, bultiņa atrodas zaļajā zonā. Bultiņa zilajā zonā rāda, ka parametrs atrodas uz diapazona robežas. Bultiņa dzeltenajā zonā norāda, ka parametrs jau atrodas ārpus diapazona, un sarkanajā zonā ir zīme, ka parametram ir nopietna novirze no noteiktās optimālās vērtības. Ideālā gadījumā visiem rādītājiem vajadzētu atrasties zaļi iekrāsotajā zonā. Tātad no kreisās puses 3. un 4. aila ir mērījums pirms orogranulu lietošanas, un savukārt 5. un 6. aila ir mērījums pēc 7 mēnešu Happyco sistēmu lietošanas. Kā mēs redzam, sirds un asinsvadu sistēmas parametru grupai sākuma testā 3 parametri atradās ārpus diapazona dzeltenajā zonā. 4 parametri atradās uz diapazona robežas zilajā zonā. Pēc 7 mēnešu Happyco sistēmu lietošanas tikai 2 parametri atradās uz diapazona robežas zilajā zonā. Nākamais piemērs ir smadzeņu darbības rezultātu rādītāju grupa. Sākuma testā 1 parametrs atradās ārpus diapazona dzeltenajā zonā un 2 parametri atradās uz diapazona robežas. Pēc 7 mēnešu Happyco sistēmu lietošanas visi parametri atrodas optimālajā zaļajā zonā. Nākamā grupa ir kaulu minerālu blīvuma rādītāji. Šajā grupā sākuma testā 2 parametri bija ārpus diapazona dzeltenajā zonā un 1 atradās uz diapazona robežas zilajā zonā. 7 mēnešus lietojot orogranulas, visi parametri ir optimālajā diapazonā, ko rāda bultiņas zaļajā zonā. Parametru grupā, kas rāda kaulu rematoīdās novirzes, jeb noslieci uz novirzēm, tikai 1 no parametriem atradās optimālajā diapazonā. Pēc 7 mēnešu Happyco sistēmu lietošanas tikai 1 parametrs atrodas uz diapazona robežas zilajā zonā, pārējie ir vajadzīgajās robežās. Nākamā parametru grupa rāda toksīnus organismā. Pirms Happyco sistēmas lietošanas 1 parametrs bija ārpus diapazona un 1 atradās uz diapazona robežas. 7 mēnešus lietojot orogranulas, visi toksīnu rādītāji ir optimālajā diapazonā. Kā pēdējo piemēru es parādīšu parametru grupu, kas saucās kaula augšanas indeks. Šajā grupā sākuma testā parametrs osteokalcīns atradās sarkanajā diapazonā. Vēl 1 parametrs bija ārpus diapazona dzeltenajā zonā un 1 atradās uz diapazona robežas zilajā zonā. 7 mēnešus lietojot Happyco sistēmas, 4 parametri ir optimālajā diapazonā un tikai osteokalcīna rādītājs atrodas uz diapazona robežas. Salīdzinot sākotnējā testa rezultātus ar rādītājiem pēc 7 mēnešu orogranulu lietošanas, kopējā dinamika ir ļoti pārliecinoša. Pārbaudes tests 7 mēnešu laikā tika veikti regulāri un ik pēc mēneša, un tika novērots, ka katrā nākamajā mērījumā visi parametri bez izņēmuma virzījās optimālā diapazona virzienā. Ja sākotnējā testā ārpus diapazona no 239 parametriem bija 29, no kuriem 4 bija sarkanajā zonā, tad 7 mēnešus lietojot Happyco sistēmas ārpus diapazona bija tikai 8 parametri.
un neviens neatradās sarkanajā zonā. Salīdzinot 29 parametrus ārpus noteiktā diapazona un 7 mēnešu laikā atlikušos tikai 8, uzlabojums ir par 3/4. Savukārt optimālajā diapazonā sākuma testā 53% parametru bija zaļajā optimālajā diapazonā. Pēc 7 mēnešiem zaļajā diapazonā atradās 78% parametru. Un atkal salīdzinot parametru skaitu optimālajā diapazonā 53 un 78, uzlabojums ir par 25%. Doktora Gaetano Zanini laboratorija 20 gadus veicot klīniskos pētījumus ir izpētījusi, ka regulāri lietojot orogranulas pēc 2 gadiem organisms sakārtojas un palēninās novecošanas process. Pārliecinošā dinamika testa rezultātos apstiprina grafikā redzamo sakarību atbilstību. Tāpēc es uzskatu, ka HappyCo sistēmas ir šobrīd universālākais, efektīvākais un arī ekonomiski visizdevīgākais produkts sava organisma atjaunošanai un uzturēšanai labā fiziskā kondīcijā. Es savu izvēli esmu izdarījis un arī pārbaudījis ar objektīvu kvantu magnētiskās rezonances testa palīdzību. Arī jums ir iespēja pievienoties HappyCo sistēmu lietotāju pulkam. Ja redzētā informācija likās interesanta, prasiet vairāk informācijas cilvēkam, kas rekomendē šo video rullīti noklausīt.